iedomājies skaļruni. Un tad iedomājies sevi skaļruni iekšā. Iedomājies? Droši vien, ka nē. Noskaties šo dienu pēc epizodi un uzzini, kā Jānis no Steips ir nonācis līdz savam izgudrojumam, kas palīdz cilvēkiem labāk sajust savu ķermeni, relaksēties un nonākt meditatīvā stāvoklī. Uzsākot šo sarunu, man šķiet, ka tu esi tādā pretstresa nozarē. Cilvēki tādi pa dzīvi skrien tādi iespringuši un kaut kādi šitādi, gan varbūt tiešā, gan varbūt pārnestā nozīmē. Un tad tas, ko tu dari ar savu uzņēmumu, ir tu viņus atslābini. Es pareizi sapratu. Zini kā, es pat teiktu vēl vienkāršāk, ka es ļauju cilvēkam mirkli sev. Tā kā es viņam atgādinu par to, ka hei, tev ir ķermenis. Un tu vari viņam pievērsties uz laiku. Tas ir tas. Un tas arī samazina stresu. Tas ir, Pasaules veselības organizācija radījusi tādu bukletu, kā dīlot ar stresu. Un numur 1 chapters ir grounding. Un sazemēties ir tieši, var sazemēties caur jebko, caur makšķerēšanu, cits sazemēs ar to. Bet office vidē vai darba vidē ir grūti atrast tādu lietu. Un šis ir tāds viens veids, kā mēs palīdzam. Pastāst, kā tas strādā. Kā tas strādā? Tas strādā tā, ka cilvēkam ir tas skaidrojušais prāts, kurš mēģina visu izskaidrot. Un ir tāda lieta, ka mēs klausāmies mūziku, piemēram. Tad mums tas skaidrotājs nedaudz atpūšās. Jo viņš netiek līdzi ļoti precīzi netiek līdzi. Un tas, ko mēs vēl iedodam vēl papildus, mēs sakam, ok, lai tev būtu vēl grūtāk tikt līdzi, tu varēsi to skaņu vēl sajust ar visu ķermeni. Un sajust nevis vienkārši ar visu ķermeni, bet tu sajutīsi tā, ka tās skaņas pārvietosies par tavu ķermeni. Arī no labās kreiso puses tu sajutīsi ar labo vai kreiso roku. Tā viena no cilvēkiem, viens no viņu pārsteigumiem lielajiem ir es nezināju, ka es varu klausīties skaņu caur rokām. Bet tas īstenībā tas pats process ir tāds, ka mums cilvēkiem ir tāda multisensorā integrācija, kur bērnībā ir ļoti izteikti, ka bērns visu mācās ar rokām un ar skaņām vispārējo. Un, kad mēs paliekam vecāki, tā katra maņa mūsu atdalās, viņa paliek spēcīgāk atsevišķi, bet kopā viņas vairs tik labi nestrādā. Un tad šī mūsu, vai manā radītā izgudrojuma mērķis ir paņemt vienu informācijas avotu, sadalīt viņu 2 maņās, kas ir dzirde un tausta vai sajūtas, un vienlaicīgi viņu nododot, mēs iedodam smadzenēm vairāk informāciju, ar kurām viņš var operēt. Un līdz ar to, ja cilvēks klausās skaņas ar rokām, tad, restīvi sajūtas ar rokām šo skaņu un austiņās viņa smadzenes spēj to apvienot. Es mēģinu vizualizēt, neesmu redzējis produktu, tad man ir uz galvas austiņas. Un tu iesēdies tādā krēslā, koka krēslā un ar tādiem speciāliem tādiem roku uzliktņiem, teiksim tādiem roku balstiem, kur tu vari uzlikt rokas virsū un restīvi tur ir 8 skaļruņi, caur kuriem frekvences skaņas ir sadalītas, kā es saku, visā ķermeņa garumā un tādā veidā ir iespēja piedzīvot skaņu. Bet frekvences šo diapazons ir tas, ko arī cilvēki ausis dzird, vai es vienkārši domāju par biroju vidi? Labs jautājums, jā. Jo īstenībā cilvēks dzird tikai no 20 līdz 20 000. Bet mūsu taktīlais sākās jau tur no 1 herca. Protams, jā. Un tas atkal mēs iedodam smadzenēm nedaudz vairāk informāciju, ar ko operēt. Tātad mēs varam iedod strādāt ar vēl zemākām frekvencēm, jeb pilnākus frekvenču spektru. Tad, principā, kolēģis mans tur sēž pāris metru attālumā tajā īpašajā krēslā, biroja vidē, sazemējās, bet man tas netraucē strādāt. Jā, tā lieta ir tāda, kāpēc teicu koka krēsls. Pirmkārt, tad, kad es skatījos vispār to, kādā veidā skaņu es varu nodot efektīvāk, kādā veidā skaņa var nonākt uz manu ķermeni ar mazāku abstrakciju vai kaut kādām efektīvāko ceļu. Un tad šī pārnes no cietas uz cietu vielu īstenībā ir visefektīvākā, bet mūsu vienīgais cietā viela ir kauli. Jā. Tāpēc es
arī šo te visu taisot dizainu šai manai ierīcei, skatījos tā, lai kauli pieskārtos pēc iespējas tuvāk šai te. Un, restīvi, ja tu zini, kas ir bone rezonatoru austiņas, tad, kā es citiem saku, šis ir bone rezonatoru austiņas tikai uz steroīdiem. Bet atkārtošu jautājumu, tas ir paredzēts biroja vidē, kur tu teici, nav iespēja pamakšķēt vēl kaut ko padarīt, tu iekāp tādā krēslā, apsēdies un uz ausīm dzirdu tā kā īstu skaņu, bet tas ir austiņās un nevienu netraucē. Vibrācijas jūtu pats, nevis tur apkārtēji. Tas skaņas, teiksim, noplūda ir, viņa tik un tā tas krēsls vibrē no šīs skaņas. Tā kā telefons vibrētu, jā? Nedaudz skaļāk, jo tā kā mēs runātu aptuveni tā. Okay. Tāpēc jā, tur vajag tā kā atsevišķu telpu, tāpēc tas dizains ir uztaisīts tā, lai viņi varētu ielikt, pieņemsim, ja office vidē tas ir soundbooth, tas skaņas būdas, kas ir tā kā parasti priekš runāšanas pa telefonu. Jā. Nu, lūk, tad, tas ir viens variants, un otrs, ko mēs esam intervējot cilvēku sapratuši. Parasti cilvēks pieceļoties, viņš saka, wow, šitam vajag atsevišķu telpu. Un kāpēc? Tāpēc, ka tas piedzīvojums īstenībā ir diezgan spēcīgs. Un tas, teiksim, lai cilvēks varētu pilnībā atslābināties, ja es pieņemsim, man visu laiku būs jādomā par to, ka kāds uz manīm skatās, un es tagad esmu pilnībā atslābis, tad viņam tas nedaudz sitīs ārā. Un tāpēc mēs arī iesakām, ok, bet vajag atsevišķā telpā. Es saprotu, jā, kaut privātumu. Private space, jā. Jā, es vienkārši domāju, klausies, kā kas tieši ir jāpīpē, lai izdomātu kaut ko šādu? Tas izklausās tik ļoti specifiski. Kā tu nonāci līdz, vai tu esi akustiķis, respektīvi, kur ir tas, kur veidojas? Jā, šis man ir klasiskais jautājums, un tad es saku tā, ka šāds produkts var rasties tad, kad IT cilvēks sastopās ar meditāciju. Un tad, kad inženieris sastopās ar meditāciju, tad man, pieņemsim, arī radās nevis jautājumi, bet īstenībā es daudziem cilvēkiem teicu, wow, meditēšana tā ir rītīgi laba lieta, tas palīdz fokusēties, palīdz daudzām vingrinājumu smadzenēm pilnībā. Un tad, pieņemsim, cilvēki daži teica, ko nedēļu iet klusēt tur uz meditēšanas kaut kādu retrītu, tas ir galīgi traks, un es tāds, kā es varētu iepazīstināt to cilvēku ar šādu stāvokli, vispār to meditatīvo stāvokli. Un tad atkal otra lieta, par ko man bija interese, bija par šo te informācijas mūsu smadzenēs, par informācijas apstrādes šo ātrumu, vispār kā mēs uztveram lietas. Un tad šīm divām lietām satiekoties, radās mans projekts, produkts, kurš realizējās arī tādā iekārtā, kas ļauj sajust arī skaņu pilnīgi citādāk. Cik tālu tu esi ar realizāciju? Ir jau pārdošana? Jā, es esmu pārdevis, bet tas produkts ir sarežģīts, tāpēc, ka, ja tu izgudro kaut ko jaunu, ko neviens nekad nav nezinu, kā tas strādā, un nekas tāds īsti tirgu nav, tad vienīgais kā tu viņu var konvertēt, ir īstenībā caur pieredzi. Un tas ir tas, teiksim, ja tādu produktu būtu vēl kaut kādi citi, tad jau cilvēki zināt, šis ir tās. Tev tas sanāk ne tikai apgūt tirgu, tev sanāk vēl pirms tam izglītot tirgu, kas ir dubult vai pat trīskāršs darbs. Jā, paldies Dievam, vienīgā lieta, kas ir tas, ka šobrīd pasaule un tieši jaunā paudze tieši saskarās ar uzmanības noturēšanas problēmām. Un šīs ir uzmanības noturēšanas trenažieris, jo es caur šo te ķermeņa sajūtu vai ķermeņa pieredzi, es viņu pilnībā kontrolēju caur šīm frekvenču sadalījumu, tad es varu pieredzi arī, pārvaldīt kā kaut kādu mainīgu vai atšķirīgu, šo te ķermenisko pieredzi. Līdz ar to uzmanībai nav tik ļoti liels nenogurums, bet, garlaicīgi. Tas ir. Cik gari ir tā sesija? Es vienkārši joprojām mēģinu iztēloties, ka es būtu, piemēram, lietotājs. Es tad apsēžos. 10-15 minūtes. Tas, ko es pamanīju, ir tas, ka pirmās 3 minūtes mūsu prāts vēl cenšas skaidrot lietas. Kontrolēt. Jā, viņš tā kā ritīgi grib izskaidrot, kas tas tāds ir. Un tad pēc 3 minūtēm viņš ok, labi.
vienkārši Bet, ja es to darīju tur katru dienu mēnesi, tad visticamāk, es jau daudz ātrāk varu saslēgties ar iekārtu un šļauties. Un tā ir tā nākamā lieta. Mēs esam uztaisījuši pirmo eksperimentu ar vienu mūzikas akadēmijas profesoru, kur mēs paņemam smadzeņu viļņu skaneri, EEG, tādu cepurīti. Un viņiem ir tāds algoritms, kurš pārvērš smadzeņu viļņus skaņā. Un, ko mēs izdarījām, mēs saslēdzām šīs smadzeņu viļņu lasītāju, kurš pārveido skaņā ar mūsu krēslu, un tad tu vari sēdēt krēslā un sajust, kā strādā tavas smadzenes, kas ir jau vēl nākamais līmenis, kur tur jau mēs varam jau skatīties pie efektivitātes, kā mēs varam šo efektivizēt un kā mēs varam vēl precīzāk uztaisīt šo iekārtu. Es sāku domāt, ja tu par tādām lietām runā, vai šai iekārtai gadījumā nav medicīniskas iekārtas potenciāls? Ir, bet ar medicīnas, īstenībā viens no pirmajiem, kas mūs uzrunāja, bija Bērnu kliniskā universitātes slimnīca. Jā, viņi teica, ka viņi pamēģina, viņi tāds, mēs šito gribētu tiem bērniem, kuri ilgu laiku nav varējuši tur staigāt vai vēl kaut ko, tā kā viņiem kaut kā bagātināt arī to pieredzi vai to laiku, kamēr viņi slimnīcā un tā. Un es teicu, jā, bet līdz bērniem tur ir tāls ceļš ejams, jo tas ir tiklīdz mēs kaut ko medicīniski, tur ir medicīniski pētījumi, tas jau šobrīd notiek, un pasaulē ļoti daudz pētījumu par skaņas ietekmi uz cilvēku ķermeni un vispār uz cilvēku psihi. Bet tas ir ceļš, nākotnes vīzijā. Jā, protams, es domāju, ka tas ir neizbēgami, bet šobrīd tam vēl ir. Jā, tas izklausās pēc tāda cita vienkārši jau mēroga darbošanās un cita resursa, kas vajadzīgs. Tur ir tieši tā, tur ir cits resurss. Šobrīd tas vairāk ir patērētāja tirgus un nevis tiek pozicionēts kā kaut kāda medicīniska iekārta, bet vairāk kā vienkārši, relaksācijas masāžas, krēslas bez mazā. Tā labā lieta ir kas, ja tu esi pamanījis, katram otrajam šobrīd uz telefona ir kaut kāds calming app vai meditācijas aplikācija. Vispār tas visas aplikācijas vai visas tie softi, viņi strādā caur skaņu. Kas ir mūsu krēsls? Basically, Bluetooth stumbiņi. Tu vari pieslēgties savu telefonu, atvērt savu meditācijas šo appu un izmantot mūsu produktu. Un tas pozitīvais, tas iegūms no tā ir, ja tu izmanto, piemēram, binaurālo skaņu, kas ir ļoti arī, tās ir divas frekvences, kuru darbība, restīvi, kuru klausīšanās ar austiņām, rada šādu svārstību starp divām frekvencām. Un šī svārstība, tas arī pierādīts zinātniski, viņa ļauj smadzeņu abām puslodēm labāk sastrādāties un kļūt efektīvākām. Un tad tādas... Principā, tu esi nevis vienkārši Bluetooth skanda, bet tu sēdi iekšā skandā. Tu kļūsti, tad, kad tu apsēdies krēslā, tu kļūsti par skandi, tu kļūsti par skaļruni. Un tā ir tā lieta, ka tajā mirklī, mums ir tāda frekvence, kura vairāk rezonē ar šo krūšu kaula tieši šo vietu. Un tajā mirklī, kad šī skaņa rezonē ar šo krūšu kaula daļu, tad ir tāda sajūta, ka kaut kas spīdētu ārā no... Var sajust, kā tā skaņa nāk ārā no krūtīm. Es to labi varu saprast, jo es gan pats trenējos, gan arī savos kursos cilvēkus trenēju. Izmantot runas laikā krūšu rezonators, šos krūšu kurvi, mugurkaulu, māca speciāls vingrinājums, kas liek šiem kauliem vibrēt, un arī mugurkaulam tādam kontrabass stīgai, un tā sajūta ir mazliet maģiska, ka tu iemācies. Pēc tam jau pierādi, bet sākumā ir tāds tiešām, ka tev liekas, ka šeit ir mute. Kad tas nāk, kā es ļoti labi varu šo saprast. Interesanti, jo te jāatgādina fizikas pamata kursi, ka skaņa ir vibrācija. Un pateicoties tam, ka mums ir gaisa atmosfēra, mēs vispār kaut ko varam dzirdēt, jo tas pārnes šo vibrāciju. Bet, sēžot krēslā, tā ir tāda nepastarpinātāka. Mums nav gaisa kā vidutājs, mums ir pat tiešo no koka krēsla uz kaulu. Ja cilvēks tāds apaļīgāks, tad viņam mazāks efekts? Jā, nedaudz, protams, ka būs mazāks efekts, bet atkal man ir bijusi pieredze ar dažādiem cilvēkiem, un tur atkal spēlē tas, ka, ja lielāka ir masa,
jo lielāks ir spiediens uz šo te virsmu, jo atkal tas, nu, teiksim, ar lielāku spiedienu tik un tā tur veidojās, nu, teiksim, nedaudz blīvāk tā šīs te... Jā, es tev saprotu. Nu, tur izklausās pēc tādiem diezgan pamata fizikas likumiem, kurus tu vienkārši izmanto par labu, lai dabūtu to efektu. Un tā ir tā lieta, ko es arī parasti, pirmais cilvēki ezotēriski, ja satieku, tad viņš uzreiz prasa, vai tu zini, kāda ir nierei tur frekvence, vai tu zini, kāda tam ir. Es saku, nav mans lauks, es nezinu, kāda ir nierei frekvence. Es saku, esmu radījis krēslu, kurš var atspoguļot pilnīgi visas frekvences, pilnīgi visu diapazonu. Mākslinieku uzdevums vai skaņas radītāja vai pieredzes radītāja uzdevums ir tas, kurš iepazīstina savu pieredzes, nu, teiksim, pieredzētāju ar šo te kaut kādu konkrēto frekvenci vai skaņu, bet pati iekārt var, tur ir pilns spektrs. Ja mums klausās kāds, un tam ir augsta varbūtība, biroja cilvēks, droši vien lielākā daļa sabiedrības šobrīd strādā birojos un sapņo par šādu iekārtu savā birojā un ir gatavi nest šo informāciju pie savas priekšniecības, teikt, hei, nopērciet, ar kādām izmaksām jārēķinās, lai šādu uzstādītu? Jā, tā ir tā labā lieta, ka ofisā nav nepieciešams pilnīgi nekādas izmaiņas. Ja ir kaut kāda atsevišķa... Mēs runājam, atsevišķa telpa. Jā, ja ir atsevišķa telpa vai ja ir šī skaņas kabīne, tad izņemam no skaņas kabīnes ārā kaut vai vienu galdu, kas tur parasti ir pa vidu, un ieliekam mūsu krēslu. Un tās sākuma cena, tāpēc, ka mēs atrodamies Latvijā un ražojam šeit praktiski visu, mums ir arī savs tas visu elektroniku, mēs komplektējam. Mēs īstenībā viņu šobrīd varam uzražot, man liekas, vislētāk kā visā Eiropā. Nu, es nezinu, varbūt kaut kur kaut kādās 5000 aptuveni ir tas, jā. Nu, tāds, jā, nu liekas, ka tāda uzņēmuma investīcija neizklausās diezko nereāli. Jā, bet tā lieta ir, ka tā kā mums ir jāiepazīstina, mums ir arī šis te subscription modelis. Jā, kur mēs varam izīrēt viņu. Un ja uzņēmums redz, ka viņam ir, nu, tā kā, kad darbinieki saka, ok, mēs negribam no šī te atvadīties un aiziet prom, tad mēs varam, nu, tā kā, tādā veidā arī šo te risināt. Un tā ir vēl viena lieta, kas ir, nu, kur teiksim, šobrīd ir tāds tukšums. Nu, pieņemsim, skaties, ja ir kāds, kurš pasniedz gongu terapiju vai kaut ko tam līdzīgi, viņam ienākt ofisā ir praktiski nereāli. Tas ir, tur jātais kaut kāds baigais event. Visi tagad pārtrauc darbu, un mēs tagad iesim meditēt ar gongu. Un šis mūsu produkts īstenībā arī palīdz šim te ģenerēt papildus ienākumus, pieņemsim, kādam, kurš nodrošina kaut kādas gongu terapijas. Kā instruments. Kā instruments, lai nonāktu citā vidē. Šīs diena pēc epizodes, kur mēs runājam ar jauniem uzņēmējiem, top sadarbībā ar LIA. Gan tāpēc, gan arī tāpēc, ka man patiešām tīrais zinkārības vienmēr interesē, vai tas inkubators palīdz, vai tur ir kaut kāds tāds pavērsiena punkts. Kā tev bija ar LIA inkubatoru? Kā tu vispār tur nonāci? Skaties. Es iedomājos, es esmu uztaisījis kaut ko, kas... kur man ir bijuši jau testi, es zinu, ka tas strādā, es zinu, ka ir, man pieprasījums jau bijis kaut kāds no kaut kādiem biznesiem pēc šāda līdzīga, produkta. Un tad man ir tāds, ok, man vajag viņu novalidēt. Vai tas legit ir, vai tas tiešām kaut kas, kas ir kādam vajadzīgs. Un tad LIA īstenībā bija LIA konkurss, tas arī pie inkubēšanās ir viens no tādiem variantiem, kā es varu pārbaudīt, vai šis tiešām man tikai liekas, ka ir forši, vai liekas vēl tur ārā ir cilvēki, kas arī tam noticē. Tā ir viena lieta. Otra lieta, protams, ir, ka LIA es apstījos, ar ko viņi strādājuši. Jums ir bijuši kaut kādi skaņas jau projekti. Tātad jums ir kaut kādi vai nu kontakti, vai jūs jau kaut kur tajā jomā esat kaut ko darījuši. Tādā veidā, paskatoties šo, LIA iespēju, es sapratu, te ir jāmēģina. Bija iekšā, inkubējies, jau ārā? Es neesmu inkubējos. Es noskatījos sarunu ringus, un es arī varu teikt, ka Ingus Augstkalns ar vējiem, mēs varat uzmeklēt dienu pēc epizodu. Lētākais piedāvājums
nav, zin kā, tas nav ilgtermiņa risinājums. Tas iedod vienkārši, kā startupam. Startups var izlīst cauri adatas acī, ja viņam vajadzēs. Bet tas viņam vienkārši liek vingrot lieki, lai nonāktu tur, kur viņš grib nonākt. Viņš tāpat nonāks tur, kur viņš grib nonākt, bet tas viņam liek vingrot. Un tas ir tāds, jā, kaut kādā veidā tas jāregulē tas, godīgais paņēmiens, bet vai tas ir labākais? Kā tev pašam, vai tev izdodas veltīt visu savu laiku šim, vai tev ir kaut kāds pamatdarbs ar algu, un tad tu šo dari kā, kad sanāk? Ir tā, ka principā man šobrīd ir tāds moments manā startupā, kur man vajadzētu, kur es skatos vēl papildus ienākumus, tāpēc, ka es darbojos pusotru gadu aptuveni ar finansējumu, kuras es biju piesaistījis, bet tagad man ir jāģenerē aktīvāk arī ienākumi no šī te paša produkta. Un tāpēc man jāmiksē kaut kas kas varbūt nav pats labākais variants, bet tāda ir situācija šobrīd. Tāpēc arī to jautāju, jo tas ir tas faktiski tāds viscols jautājums, vai ne? Un viņš nav īsti tā ideāli atrisinājums, jo vienmēr tev ir jādzīvo, rēķini jāmaksā, ģimenes un tā tālāk. Kāpēc tu arī to jautāju? Jo daudzi, kas mūs skatās, iespējams arī domā, ka gribētu kaut ko sākt. Un tur ir inkubatori, bet tāpatās tas viss prasa laika, enerģiju. Kā es varu sākt šo visu? Es to sāku īstenībā caur prizmu, kad man bija bērnu kopšanas atvaļinājums, kurā man bija laiks, ko es varēju veltīt sev. Un, es nesēžu mājās pie televizora, man nav mājas televizora. Bet tā feature bija tāda, ka es apsēžos vienā dienā pie office galda, un man ir tāds, tev ir laiks, ko tu darīsi ar viņu? Kur tu iesi tagad? Un tad es principā gāju tajā lietā, kas man interesē. Es tur man interesēja skaņa, man interesēja tur melno caurumu, tie dati, kas nāca, ko cilvēki bija fiksējuši arī kā skaņas viņas un tā. Un tad es tur, un plus vēl man vienmēr bijuši daudz idejas, bet es vienmēr gribēju viņas ātri novalidēt. Un tajā laikā, kaut kāds 15. gads bija tas, kad 3D printēšana viss tur sākā ritīgi atzimt. Es tāds, man vajag 3D printeri, man vajag mācīties zīmēt, man vajag ātri iespēju radīt ātri, uzmodelēt kaut ko un pastīties, vai tas strādā. Un tad to visam tā nākot kopā, es arī kaut kā lēnām atnācu līdz šim produktam. Kā rezultātā viņš radās tā, ka es atnācu, man bija uztaisīts pilnīgi tāds vienkāršs prototips. Un tad man bija tas variants, es kaut ko uztaisīju, man pašam liekas interesanti, man jāiedod kādam notestēt. Un es atrados bioloģijas fakultātē, kur bija tech hubs arī. Un tad es kaut kādiem vienkārši cilvēkiem garām gājiem teicu, negribu ienākt notestēt. Tā es dabūju pirmo investoru arī īstenībā. Nopietni, ja? Jā, viņš ienāca, šajā lietā es labprāt investētu tāds. Tas ir hardwares, tev vajadzēs, tur vajag daudz naudas un vēl lielu viņš tāds. Labi. Un tā viņš pazuda, un pēc aptuveni gada viņš uzradās, hei, kur tu paliki? Es tu gribu investēt. Man tā naudiņa. Un tā ir tā lieta, ka es vienkārši darīju to, kas man interesē vairāk nekā es domāju par to, ko es nopelnīšu to naudu. Un tas gan arī startupam ir ļoti svarīgi domāt par to, kā tu nopelnīsi naudu. Jā, tas, diemžēl, tā. Vai par laimi. Jā. Labi. Man šķiet ļoti iedvesmojošs stāsts un tāds pietiekami unikāls stāsts un kārtējais pierādījums tam, ka mēs Latvijā varam, mēs esam radoši un bērnu ģimenē tas ir forši, jo tad tev ir laiks, kad viņš guļ, piemēram, tad var apdomāt lietas un tiešām to televizoru neslēgt iekšā. Super. Kaut kas vēl, ko tu varbūt var kā novēlējumu uz atvadām ceļamā iedot mūsu klausītājiem? Es zinu, kā tad, kad esmu tagad arī jau pats pamēģinājis kaut ko radīt un ražot, es tieši tā cepuru nost jebkuram, kas kaut ko rada un ražo Latvijā. Un,
Es novēlu visiem ticēt sev un ejiet līdz galam. Nebaidieties, grūtības ir priekš tam, lai mācītos, nevis lai padotos savam bērnam arī parasti saka. Viņiem saka, par čempioniem nekļūst tie, kuriem ir talants, par čempioniem kļūst tie, kuriem ir neatlaidība, lai nonāk līdz tam. Brīnišķīgi. Paldies tev, Liels. Jā, paldies.